Balti nāca Ziemassvētki, vērpteņi griezās līdz pat māju jumtam, būs ierakās sniegā, līdz pat pelēkām loku acīm, kurās dzirkstīja jautas liesmas, jo iekšā bija silti. Krāsnis tvīk un garoja, un brūni plāciņi kūpēdam un rindām vien kārtojās uz mūru, un galda, un soliem, un gultām. Piedvīkusi seju saimniece rīkojās ap krāsnī, un es nepamanīju, ka viens plācenis izkrīt viņai no rokām, un garām apsalušām mežonieku pastalām, kuri pašlaik nāca pa durvīm iekšā, izripoja pa durvīm ārā. Sētā viņu gribēja noķert suns, kurš svētkumos gaidīdams nosals bežējās gaduriem, bet plācenis nedavās rokās un kūpēdams ripo no kalna lejā, mežā iekšā.